Nestoties to, ka tēva parasti saka, ka viņi grib dēlus, bet kā likums viņiem ir labāks attiecības, sirsnīgāks ar meitām. Tēvs, viņš prasa no dēla izpildīt to viņa ideālo es. Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija. Labdien! Raidījuma producents Armīta Kulāte un es Mairits Noteņa Ģimenes studijas vārdā vēlamies atgādināt, ka jau svētdien tēva diena. Kārtējā iespēja pateikt savam tētim paldies, ka esi līdzās vai kā citādi viņam pateikties. Un gaidot šo dienu pieskaņojām šīs dienas sarunu, proti kopā ar studijas viesiem meklēsim atbildes jautājumu, vai kļūt par tēvu nozīmē arī kļūt par vīrieti, jeb kā mūsdienās lūkoties uz vīriešu iniciāciju. Un es iepazīstinu ar mūsu šīs dienas studijas viesiem. Pie mums izdzīvošanas skolas vadītājs, apmācību treneris Oskars Špickovs. Jā, sveiki. Sveiki. Ciens arī sociālā uzņēmuma Intelekta attīstības centrs vadītājam, vīru grupas līdzdibinātājam Oskaram Grīslim. Jā, labdien. Labdien arī ģimenes sistēmiskajam psihoterapeitam, arī supervīzoram un arī grāmatu autoram, kurš raksta tādas populāras zinātniskas grāmatas Gatim Līdumam. Sveiki visapkārt. Jā, un arī Rīgas Tradiņu universitātes asociētajam profesoram, filozofam Ventam Sīlim. Un man teica Vents, ka vēl jāpiebilst noteikti, ka arī vīru grupas kustības veicinātājs Latvijā un arī psihoterapeits apmācībā šobrīd. Labdien, visapkārt. Jā, spēcīga komanda tiešām. Par to man liels prieks, bet visiem gribu jums pajautāt, jūs savam tētim, katrs savam tētim, kaut vai domās, kādreiz esat pateicis paldies? Jā, redzu, Vents. Es esmu pateicis paldies, bet Par ko? Par to, ka es eksistēju pasaulē, bet es tieši tāpat arī mātei esmu pateicis paldies. Mēs te nevaram atraut vienu no otra. Bet, principā, galvenais iemesls, kāpēc es varu tēvam pateikties, ir tas, ka īpaši pusmūža krīzes, es gāju cauri ļoti smagai pusmūža krīzē, un man ar tēvu attiecības manas iniciatīvas dēļ nebija kāds 17 gadus, es viņu nerunāju. Jo es nevarēju samierināties to, ka viņš nav tāds vīrietis, kādu man vajag. Tieši šajā arhetipālajā nozīmē manī kaut kas ļoti protestēja. Un tad es sapratu, ka viņš vienalga ir tilts uz vīrišķību manī. Un ja es šo tiltu esmu nodedzinājis, tad es esmu nodedzinājis kaut ko pats sev. Tāpēc paldies viņam par to, ka viņš ir tieši tāds vīrietis, kāds viņš ir, un tieši tāds cilvēks, kāds viņš ir, un tādu es viņu mīlu. Bet kādu jūs gribējāt viņu redzēt? Tur jau veseli. Es varu parādīt grāmatu. Jā, par to ir. Tas ir šis te brīnišķīgais teksts, Valdnieks, karotājs, viedais un mīlētājs, nobriedušas vīrišķības arhetipi. Proti, es vēlējos redzēt tur arhetipālu vīrieti, tādu, kurš iemieso visas tās vīrišķās īpašības, par kurām mēs te tik daudz runājam. Un man vajadzēja diezgan ilgi savā ietiepībā un stulbumā lēkāt apkārt, lai beigās saprastu, ka nav neviens no vīriešiem šādu arhetipālu vīrišķību biznesu nevar. Tā eksistē tikai mūsu zemapziņā, vai arī tā eksistē kino leģendās. Mēs varam visi iemiesot kaut kādu gabaliņu no tā. Un tieši tāpēc man arī patīk, ka mēs te šodien studijā esam 4. Tā ir tāda skaista jungiāniska kvaternitāte. Ja? Un mūs pavada brīnišķīga anima jūsu personā. Un mēs te te ir ļoti labs tāds enerģētisks pamats ielikts vispār sarunai par vīrišķo. Jā, bet es turpinu ar šo pašu jautājumu. Jā, manā dzīves pieredzē es tēvam pateicu paldies tādu atklātu un dziļu 35 gadu vecumā. Tad, kad faktiski gāja cauri psihoterapijas procesam, bet vairāk kā supervīzijās. Jā, un tas bija procesā, jo primāri man laikam bija nepieciešama piedošana. Pēc tam, protams, tā nomainījās uz pateicību. Un jāsaka tā, ka tā pateicība ir tāda plašāka tajā kontekstā, ka tu ar laiku iemācies teikt dzīvē paldies arī par lietām, kas varbūt tavā pieredzē nebija tik gaišas, nebija tik varbūt apcerīgas un patīkamas. Bet jebkurā gadījumā tu zini, ka tieši šī pieredze tevi mainīja kā vīrieti, veidoja tevī uzskatus
kādam vīrietim ir jābūt. Jo, kā mēs zinām, mēs ļoti bieži dzīvojam ar tādu, kā es to saucu, vai ar plus vai mīnus zīmi. Ar plusu tātad es līdzināšos savam tēvam, es darīšu kā mans tēvs, vai ar mīnus zīmi, es nedarīšu kā viņš. Manā gadījumā man bija tā dzīves pieredze vairāk tāda, ka es nedarīšu kā mans tēvs, jo māti bērnībā rūpējās par mums diviem ar brāli. Lielā mērā, bet, protams, augot un attīstoties un sasniedzot zinām briedumu, tad tā pateicība tēvam bija arī gan par šiem gaišajiem brīžiem, gan varbūt arī par tādiem netik gaišiem. Bet jūs teicāt, izkristalizējās tas viedoklis, tad kādam jābūt tā vīrieša ideālam? Es teikšu, es nekad neesmu vīrieti idealizējis, un jo vairāk es dzīvoju sabiedrībā, jo es tiešām saprotu, ka mēs esam ļoti dažādi, jo pēc būtības jau idealizēšana viņa pati pa sevi ir traumatiska. Jā, dzīvošana melnbaltajās kategorijās, tas jau viens no tādiem traumas pamatiem, un tāpēc kā reizi attiecībā uz sevi, atbrīvojoties no šiem stereotipiem, balts, melns, ideāls, kādam būtu jābūt, drīzāk tu tiešām skaties uz savu dzīvi kā uz pateicību par visām pieredzēm, kuras tev ir bijušas. Jo, manuprāt, tieši tas raksturo īstu vīrieti, pateikties par visām pieredzēm. Gan par gaišiem, gan par mazāk gaišiem. Tas bija Oskars Grīslis, man jāsaka ar visu uzvārdu, jo vēršos pie Oskara Špitskofa. Mums 2 Oskari šodien studijā. Jā, par savu tēvu, līdzīgi kā Oskaram Grīslim, arī šis te pusmušs, 35 gadu vecums aptuveni, jā, kad arī mēs sākam pārdomāt kaut kāds dzīves būtiskos momentus, vai normāli, kad mēs sākam ieklausīties sevī un uzdot dzīves būtiskos jautājumus, un gribot, negribot, mēs tie jautājumi aizved līdz tādai lietai, kā tēva ievainojums. Es teiktu tā, ka visi puiši, jaunieši, vīrieši nes sevī tēva ievainojumu. Ja? Par to arī runā Karls Gustavs Jungs, par šiem 4 arhetipiem grāmatā. Un šis ievainojums ir, jo mums iekšējā dvēsele ilgojās pēc visa tās pilnās buķetes, tās vīrišķības, ko saņemt no tēva, bet arī viņš ir tikai cilvēks. Un arī viņš ir kādu mantojumu saņēmis no savu tēvu, un viņš nav dievs. Bet mēs kā puiši, jaunieši tajā vecumā, viņu uzskatām kā dievu. Un mēs gribam dievišķo izpausmu, lai saņemtu visu, kas vajadzīgs. Un ar to gribot to, tā sanāk vienkārši, ka mēs ir šis tēva ievainojums. Un to ir iespējams tikai dziedināt ar šī ievainojuma atzīšanu, ieskatoties sevī sirdī, atzīstot to, piedodot, izlīgstot ar savu tēvu, būvēt apakaļ šo tiltu, un tā ir vienīgā brīvlaišana, ja mēs runājam par nobriedušu vīrišķību. Tad mēs varam sākt runāt, pēc tam, kad ir dziedināts šis tēva ievainojums. Jā, bet ir tomēr kaut kas noteikti, ko jūs savā tēvā īpaši novērtējāt. Varat to nosaukt, kas tas bija? Es savā tēvā joprojām novērtēju to, ka viņš kā vīrietis ir, viņš ir uzticams, ja viņš ir kaut kas sarunāts, tad viņš izdara. Viņa stāja, viņa prasmes, kas man iedvesmojuši, un daudz, ko esmu arī no viņa mantojis, un mēs daudz laika pavadījām lietas darot kopā, vai tie bija lauku darbi, vai būvniecības darbi, un joprojām tās dāvanas, tā svētība, ko viņš iedevis ir, joprojām es to varu lietot, arī pēc 30 gadiem. Tās gatavība palīdzēt, gatavība iesaistīties, atbalstīt, un viņš iedvesmo man. Redz, cik daudz var nosaukt, jā, Gati? Jā, es tā klausos, un tas viss ir forši, bet vienā brīdī man tāda sajūta bija varbūt, ka man piecelties un iziet. Kāpēc? Jo man ar tēvu ir nenormāli paveicies. Viņš jau 3 gadus kā skatās uz mums no mākoņu maliņas, bet tēva ievainojumu es neesmu piedzīvojis, vismaz neesmu apzinājies, arī neesmu to atradis kaut kādā terapeitiskajā procesā, un patiesībā es domāju, ka man tēvs bija ārkārtīgi adekvāts cilvēks, kurš tiešām rūpējās par ģimeni visos iespējamos veidos. Turklāt viņš bija arī ļoti plaša profila cilvēks. Viņš varēja ar vienu kreiso āķi izslēgt gaismu piedzērušam huligānam, kurš darīja pāri citiem. Tādu pāris gadiem bija, ko es pat redzēju savām acīm. Un viņš zināja pa pusē no galvas Latviešu konversācijas vārnīcu, kas bija vienīgā grāmata, ko tās ģimenes zars paspēja izvest no
okupantu armijas nobombardētās Jelgavas savā laikā kara beigās. Tā kā tur bija tās ļoti plašs spektrs, un viņš vienmēr bija savā vietā, vienmēr viņš bija atbildīgs, vienmēr viņš strādāja divus darbus, lai visiem viss būtu, un vienlaikus viņš arī bija klātesošs. Es viņu tā kā nemēģinu idealizēt, vienkārši ejot caur tām pozīcijām, viņš visās iečekoja, tā kā ček. Un tāpēc arī tā man pēdējā grāmata, kas tikko tika nodrukāta pār pēdējais uznāciens, tad mazākais, ko es varēju izdarīt, bija to veltīt saviem vecākiem, kuri abi divi jau ir devušies mūžībā. Un tur pa viņiem arī pāris nodaļās ir nelielas atsauces par to, kā viņi savu dzīvi vecumā veda. Tā kā es neierakstos vispārējā bildē par traumām un neesošiem tēviem, es tad laikam es te otrā pusē, kad bija un trauma nebija. Tā. Protams, situācijas ļoti dažādas. Es gribu arī jautāt mūsu klausītājiem, kuri ir šobrīd taipus mikrofona. Ja jums laiks, tiešām atveriet Latvijas radio mājaslapu un uzrakstiet mums, par ko jūs gribat savam tēvam pateikt paldies, un var arī izmantot tālruni 25660 440 un uzrakstīt WhatsApp ziņu, ja jums tā ir ērtāk, bet te jau ieskanējās. Jūs tomēr tā kā zīmējāt vai mēģinājāt savā iztēlē, atceroties savu tēvu, uzburt to viņa ideālu. Un, Gati, jūs teicāt, nē, es atkal par to ideālu un par to nedrīkst runāt, protams, bet par to, kāds tad ir tas vīrietis, kuru gaida. Jūs tā kā man prasat? Jā. Labi. Jo jūs tā vispozitīvāk. Katrs gaida kaut ko citu, visticamāk. Katrs gaida kaut ko citu, un ļoti daudz gaida to, kas ir sarakstīts grāmatās, jo vienkārši tam, ko viņi gaida, nav īsti korelācijas vai atspērienu punktu reālajā dzīvē. Bet šeit es domāju, ka ir jau krietni pāris simts gadiem, protams, sākot ar meistaru Jungu, un viņa sekotāji jau ir runājuši par arhetipiem, kā tie mūsu bezapziņā pulsē un prasa kaut kādu barību. Un tur jau principā tie modeļi un algoritmi ir iekodēti, un te ir kolēģiem burvīgi grāmatu uz galda, par tām 4 vīrišķības lomām. Droši vien, ka to jau mēs arī gaidām. Lai viņš ir mazliet tas karotājs un mazliet tas valdnieks un mazliet vēl visādi citas lietas. Mēs noteikti gribam, lai viņš ir gudrs, lai viņš ir vietas, lai viņš, tādu mēs viņu gaidām. Daudzi nesagaida. Kādam paveicās. Bet tas nenozīmē, ka ir jāmet plinta krūmos. Es domāju, mēs te visi 4 sēžam, kas kaut ko dara, lai tā būtu vairāk, biežāk un ilgspējīgāk. Jā, varbūt Venta par to jau vairāk kārt pieminēto grāmatu, kas raksturo kādu vīrieti, vīrišķīgu vīrieti? Nē, tur ir tā, ka sāksim ar to, ka vīrišķība nepieder vīriešiem, sievišķība nepieder sievietēm. Nav tāds monopols, mums pieder abas divas puses. Vienkārši, ja mēs esam vīrieši un vēlamies savu dzimumu lomu izzināt, tad mēs izzinām savu vīrišķību, bet arī sievietēm tādu piemīt. Mēs nevaram teikt, ka drosme tā tikai vīriešiem piemītoša kvalitāte, vai tāpat kā intelekts, to jau tikai vīrieši. Nē, tas tā kā diezgan jocīgi būtu mūsdienās, ko tādu mēģināt apgalvot. Tas, kas šeit ir aprakstīts, es to ērtības labad saucu par vīrieša psihisku kārti. Jeb, tad, kad gribas humoru, tad sauc par vīrieša instrukciju lietošanas. Jo šīs es kopš 2015. Gada, man liekas, jau lasu 16. drīzāk, lekcijas par šo te, jo es šo grāmatu vispirms dabūju, tās oriģinālā, tāda angļu valodā, un es biju ārkārtīgā sajūsmā, ka tā ir iztulkot latviski, jo mēs vīru grupā esam šos arhetipus mēģinājuši izdzīvot. Mēs esam mēģinājuši to pakāpenisko iniciāciju veikt paši saviem spēkiem ar savu izpratni. Kā mums veicās, tā veicās. Teiksim tā, šis tas izdevās brīnišķīgi, bet mēs, varam teikt, ka karotāja iniciācija tas ir jāadresē pie Oskara, kurš ir Pitskovs. Tāpēc, ka viņš ir paņēmis no karotāja iniciācijas pašu galveno, ka vīrietis gūst ne ar ko nesalīdzinām baudu no šķēršļu pārvarēšanas. Sākumā viņš ir audzis tādā saudzīgā ģimenē, tāda mammas teritorijā, kura saka, nekāp tai kokā, tu nokritīs, nelien tur saskrāpēsies. Tad viņš nokļūst pie vīriem, un vīri saka, kāp kokā. Un, ja saskrāpēsies, tad nekas noberzīsim tur ar spirtu vai zinām, ka būs viss kārtībā. Respektīvi, viņš iemācās sevi pārvērt, un tā ir arī primārā vīrišķības iniciācija, ko darīt ar savu spēku. Tas ir viens, bet tālāk mēs viņu sūtam skolā. Bet varbūt apstājamies pie šī, jo te jau tika pieminēts Oskars Špitskovs, kurš, kā mēs zinām, izdzīvošanas skolu ir radījis, un tur jau arī varētu runāt par 10 vai varbūt pat 20 gadiem, vai es nezinu, pat cik ilgu periodu. Jā, no izdzīvošanas skolai šajā janvārī, kas būs 10 gadi. Patiesībā izdzīvošanas skola aizsākās ar pirmo tēvs dēla pārgājiens, kas bija ziemā -15 grādos.
Un tas aizsākums bija tajā tieši savest kopā dēlus ar tēviem. Mēs sapratām kopā Marika Dombrovska, ko abi esam veidojuši izdzīvošanas skolu. Aizsākām, ka tur ir tas dievišķais moments starp tēviem un dēliem. Nu tā. Bet jā, tālāk jau ejot, mums ir šīs programmas puišiem, nometnes 1., 2. līmeņa, vasarā, rudenī, un tāpat tās vīriem tēviem, kur mēs mācām gan par vīrišķību, gan arī radām vidi, autentisku vidi vīriešu, kurā vīrieši var mācīties un piedzīvot to. Un papildinot jau Ventai teikto, mums ir izdevies šo karotāju arketipu pakot ārā, un tāpat laikā arī šo valdnieku ieskicēt, jo vīrišķība būtiskā daļa no vīrišķības ir atbildība, kas šodien kritiski pietrūkst sabiedrībā visos līmeņos. Bet to vajag arī ģimenes kontekstā, ja mēs vairāk ģimenes kontekstā runājam. Valdībā, biznesā, visos līmeņos atbildībā, un tā ir viena no vērtībām, ko vīri un puiši, kas brauc pie mums, viņi noķer. Esmu atbildīgs par to, kas notiek manā dzīvē. Bet kā viņi noķer? Tur ir vesela procesa, ko šeit būs grūti izstāstīt. Jā, jo jāmēģina īsi. Jūs esat 4 studijā, bet es tikai pirms jūs padomājat, kā to īsi izstāstīt, jo es pavisam nesen sociālos tīklos lasīju Aivis Ceriņš raksta. Viņš arī bija pie jums izdzīvošanas skolā, 50 tur cik stundas, jā, un tad viņš raksta tad izdevās atrast diskomfortā komfortu, atrast totālā bezspēkā spēku, neizgulēties 50 stundas un būt spējīgam izpildīt uzdevumu, salauzt savu es negribu, nevaru kā sērkociņu, paskatīties uz sevi un padomāt, kāds vecis tu gribi būt pats, negaidīji, ka būs tik jaudīgi gan saturā, gan formā. Un rezumējot vienā teikumā, Aivis raksta, tevi izjauc par reizinātājiem, gan fiziski, gan morāli, un tad saliek atpakaļ funkcionējošā formā profesionāļu gādībā. Jo precīzi. Nav ko piebilst. Laikam es arī varu paturpināt no tā aspekta, ar ko mēs sastopamies mūsu vīru grupā, un līdzīgi kā Oskaram mums jau ir 6, ja nemaldos, pat jau 7. gads mums tā kā jau ir nojūts, bet tā galvenā doma ir, ka vīrietim primāri ir jābūt atbildīgam, jāuzņemās atbildība, sākot ar sevi, par savu ģimeni un, protams, tālāk plašāk sabiedrībā. Un noteikti ļoti labi arī patiesībā arī šeit klātsošie vīri parāda to sabiedrības tendenci, ka, ja mēs tā skatāmies, tad faktiski 25% sabiedrība ir piedzīvojusi tēvu, kādam tēvam vajadzētu būt. Tēvu, kurš ir līdzsvarā, emocionāli un visās citās dzīves jomās. Ja? Līdz ar to arī tas, kam es ļoti ticu un es saskatu jēgu, kas ir nepieciešams mūsdienu vīrietim, tā ir atbildība, un otra īpašība vēlme mācīties. Tūlīt būs par vēlmi mācīties, bet vēl par šo vīrieti kareivi jūs teicāt, ja es precīzi tagad, jā? Karotāju, jā, vai tagad tas, ka jauniem puišiem tomēr ir jāiziet tā militārā pieredze, gribi, negribi, vismaz lielākai daļai jau šobrīd būs, vai jau jāiziet, vai jau ir viņi izgājuši. Tas stiprina šo vīrieša karotāju pozīciju? Jā, jo viens arī no iniciācijas procesiem, kā reize, un iniciācija saprotot pārtapšanu no zēna par vīrieti, tā ir identitātes maiņa un robežu apzināšanās. Un tieši kā reize ar militārām intervencēm šo ļoti labi ieaudzina. Un es domāju, ka tas lielā mērā ir tas, kas mūsdienu sabiedrībai arī pietrūkst. Bez labiem un spilgtiem paraugiem par to, kādam vīrietim ir jābūt. Tieši kā reiz šīs identitātes iezīmēšana, šo robežu iezīmēšana, kādam tad ir jābūt vīrietim, jo mēs redzam, kas notiek tad, ja identitātes nav. Kā te piekrītat? Kopumā jā. Es domāju, tas ir viens aspekts, kas noteikti ir būtisks. Par iniciāciju gan var runāt daudz plašāk un dziļāk, bet tas ir noteikti viens aspekts. Tur nevar apšaubīt, nav arī vajadzīgs. Tomēr tas ir tikai viens aspekts, un es varu iegriezt to sarunu mazliet šķērsielā, jo, manuprāt, mēs kā nācija esam šajos jautājumos tik ļoti atpalikusi, bet ne savas vainas dēļ, ka šobrīd visa tā vīriešu iniciācijas un iniciēšanās un visa tā putra, viņa tā kā ap to karotāju grozās. Jo tā ir tā pirmā tāda pakāpe vai fāze,
Jo tas ir pilnīgi skaidrs saprotams. Ja mēs Pirmajā pasaules karā zaudējām pusi no visiem saviem tautas dēliem, primāri, bet arī meitām, Otrajā pasaules karā mēs zaudējām trešdaļu no kopskaita, un tie vīrieši, kuri bija spējīgi kaut ko izdarīt, tad viņi arī palika Volhovas ierakumos cīnoties pret boļševikiem, vai savukārt boļševiku pusē cīnoties pret tiem, kuri aizstāvēja Kurzemes cietoksni. Ja? Viņi nomira, viņus nošāva. Ļoti rets, kurš palika, un līdz ar to tā turpinājamība pārtraucās. Un tagad kaut kā ir jāatkopja tā pirmā fāze, dienests. Par dienestu ir atsevišķa saruna. Manuprāt, no klātsošiem es vienīgais, kurš Krievu armijas Kirzas zābakos nostaigāja 2 gadus obligātajā piespiedu okupantu militārajā dienestā, par ko vispār es labprāt vēl no Krievijas kādreiz saņemtu kompensāciju. Tas nemaz nebūtu slikti, ja mēs varētu sākt ar čaļiem, kurus piespiedu dienēt okupantu karaspēkā. Tas tāds valstiska iniciatīva, tā mēs visi pasmaidam, ja? Bet kāpēc gan ne? Tā kā tur ir atsevišķs sācis, bet es domāju, ka ja mēs ejam tālāk un runājam par kas tad vispār ir tā iniciācija un kas tad vispār ir tas vīrietis, tad es esmu tā nonācis pie secinājuma, ka eventuāli 3 pieturas tālāk pa šo ceļu ejot, mums tā kā būtu jānonāk kaut kādā tādā viduslaiku bruņniecības ideālā, ka vīrietis ir ne tikai karotājs, kurš var nogriezt galvu sarcēņiem, bet ka viņš arī spēlē mūzikas instrumentu, viņš arī raksta dzeju, viņš labi jāiz zirgu, viņš ir kavalieris, viņš māk dejot lieliski, izdancināt visas dāmas ballē, un tā. Un tas ir tāds, zināms, vīrišķīgs aristokrātisms. Un tad, kad mēs tiktu galā kā sabiedrība, ja te nekas ļauns nenotiek, tad tās nākamās tās pakāpes, ka tā atbildība un tas karotājs būtu sakārtots, būtu šis. Ka vīrietis īstenībā ir ļoti skaista būtne, un viņš var ļoti daudz dot. Vent, vai šīs ir tas nākamais, ko jūs gribējāt teikt, es jūs pārtraucu? Jā, es jau arī te klausos vīros. Man nav nekā, ko es varētu īpaši oponēt, bet tad es mēģināšu papildināt, pārņemot tātad. Kas tad ir vispār iniciācijas galvenais uzdevums? Tas ir, mēs jau tiesākām, Oskars to ļoti labi pateica, no zēna par vīrieti. Bet kas tad ir tā galvenā izmaiņa? Tas nozīmē pāriet no egocentriskās pasaules uztveres, kur mans es ir pasaules centrā, kur mazais bērniņš, viņš tāds 3-gadnieks, 5-gadnieks skraida pa pasauli un prasa, kas man būs, ko man par to, vai man šitas ir, jā, šitas nē, un tā tālāk. Un tad vīrietis sākas tajā brīdī, kad no viņa ir kāds labums sabiedrībai. Tad, kad viņš spēja kaut ko izdarīt ne tikai sev un parūpēties ne tikai par sevi, bet arī, un tur tā vīrišķā brālība ar karotāju ir ļoti spilgti parāda, ka tu esi patiesībā atkarīgs no tā savu brāļa, ieroču brāļa precu, un nekur tu nedēsies. Un ka tavs ego var aiziet mežā bekot, jā, jūs stāvat vai nu ierindā, vai jūs visi guļat kapā. Jā, vai nu stāvēt kopējā ierindā, vai gulēt kopējā kapā. Bet tas, kas tālāk notiek, tas, kur mēs drusiņi pazaudējam sevi, un tas ir tas, kāpēc Latvijā, Latvijas vīriešas kā problēma faktoru atzīmētu. Mums ir atkarīgā mīlnieka problēma. Tas ir mums mīlētājs ir pārsvarā izpaužās caur atkarībām. Jo mīlētāji, kā Gats jau teica, literatūra, dzeja, mūzika, tās visas ir mīlētāja aktivitātes, bet ja mīlētājiem nav stingra karotāja blakus, tad ko mēs iegūstam? Kaut kādus dzērājiņus, kas tur vai ne, ir ļoti liriski, kas ir gatavi, ja jūs maksāsiet pa vīnu visu vakaru, jums dzejas lasīt un šarmēt jūs. Ja? Un no rīta vēl, ja brokastis uztaisīs, tad būs pavisam. Ja darbiņi jau viņam nav. Vai ne? Ar siļķīti. Brokastis ar siļķīti. Jā, brokastis ar siļķīti. Tad nākamais ir labi, mīlnieks, tas tā, bet viediem. Kas notiek augstskolās. Augstskolās ir pilns ar neiniciētiem viedajiem, kur tā vietā, lai cilvēkiem palīdzētu, izdarīt šo vienu no smagākajām iniciācijām ir šī intelektuālo un, es teiktu, arī intuitīvo zināšanu iniciācija. Tāpēc, ka es negribu ievilkt tādā tīrā racionālismā, man patīk arī, ka zināšanās ir, ka iracionālais arī tiek iekļauts šeit. Tāpēc, un tad tur ir tas līdzsvars starp zinātnisko racionālismu un adekvātu mūsdienīgu garīgumu, bez kura es neredzu vīrieti. Tāpēc, ka galu galā, ja vīrietim nav šīs garīgās vertikāles, un tu vari būt gudrs, bet tu neesi vietas. Tu vari zināt ļoti daudz, tu vari sadzīt galvā, nezinu, kādas tur zināšanu blāķis. Man pašam tā bija, es arī uzskatīju, ka man filozofa izglītība padarīs man imūnu pret visām psiholoģiskajām krīzēm, kas vīrietim ir, nekā nebija.
Patiesībā šī pieaugšana, tieši tāpēc es runāju par krīzēm, kas kā ļoti svarīga tēma. Ja? Un pirms pāris gadiem es arī nācu klajā ar tādu apgalvojumu, ka vīrišķība ir krīzē. Un es dzirdu no vīriem tieši to pašu, jā, mēs esam krīzē. Mēs sākam jau no ļoti zema punkta. Mums šī adekvātā vīrišķība ir izkauta un pēc tam izskausta. Jo vēl trešo faktoru es pieliktu, un ļoti uzmanīgam ir jābūt šajā. Bet mēs arī dzīvojam ļoti spēcīgu sieviešu valstī. Un sievietei, it īpaši, ja viņa ir vientuļā māte, viņai nemaz nav tik izdevīgs tāds ļoti spēcīgs, stiprs vīrietis blakus. It īpaši, ja tas ir dēls. Vajag tādu dēlu, kurš tā kā mammu klausa. Un šīs te mammas atraušanās no mammas, jeb tā sauktā mātes kompleksa pārvarēšana, arī ir viens no iniciācijas posmiem. Varētu teikt, viens no vissmagākajiem, jo tas visu dzīvi tev nāk līdzi. Arī 40 gadu vecumā tu joprojām, tu vari aiziet dzīvot prom no mammas, bet mamma jau no tavas galvas vēl nav izvākusies. Ja? Un tad ar to mēs cīnāmies. Un tad, kā kronis visam, kad tu esi izgājis cauri šīm vairāk kārtīgām iniciācijām, un tu esi sapratis, ka viedums tas ir mācīt būt laimīgam un dāsnam un emocionāli pieejamam nepareizā, drusku sačakarētā pasaulē. Ka pasauli nevajag labot. Pasaulē, teiksim tā, var labot tikai vidi ap sevi. 20 metru radiusā tu vari ieviest kārtību, skaidrību un morālos principus, jau šo te bruņinieku kodeksu. Paldies, kad pieminēju Oskaru. Jo es teiktu, ka mums ir jābūt arī tās augtajiem garīgiem bruņiniekiem. Mūsu vērtību sistēmai ir jābūt izkaltai tā, lai mēs paši saprastu tajā spētu orientēties un to pielietot dzīvē un praksē. Un es tad šeit kā vērtību sistēmas pamatu tomēr liktu to, kas Satversmes preambulā rakstīts. Tā ir latviešu valoda, kā neapstrīdama. Ja? Un mēs aizstāvam savu valodu. Mēs aizstāvam savu kultūru. Sasodīts karotāji, ne valsti sagribējuši kaut ko darīt. Mums tam, es mazliet dusmīgs palieku. Redzat, tur to karotā enerģiju. Bet es uzskatu, ka tāds neliela tāda dusma ir vajadzīga runājot par valstiskām lietām, jo dusmas motivē. Bet šīs ir apgaismotas, adekvātas dusmas, kas ir kontrolētas, un tā ir arī tas vīriešu spēks. Tā ir spēja būt riebīgam un vardarbīgam tur, kur tas ir nepieciešams. Tāpēc, ka tev ir cīņa ar kaut kādu ienaidnieku, tad viedais tev palīdz saprast, kurā brīdī cīnīties. Mīlnieks tev vienmēr atgādina, bet klau, arī tad, kad tev ar ienaidnieku ir darīšana, atceries, ka viņš ir cilvēks. Ja? Tas, ko Ukraiņi īsteno, ka kamēr tā okupanta armija ņirgājas par iedzīvotājiem, ņirgājas par viņu ķermeņiem mirušajiem, tikmēr Ukraiņi cenšas nepieļaut savās rindās, jo šķērsot šo robežu, tu ne ar ko neatšķiries no tā orka, ar ko tu tur cīnies. Mēs turpināsim tūlīt. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Ģimenes studijā pie mums šodien izdzīvošanas skolas vadītājs Oskars Špickovs, arī sociālā uzņēmuma intelekta attīstības centrs vadītājs Oskars Grīslis, ģimenes sistēmiskais psihoterapeits Gatis Līdums un Rīgas Radiņu universitātes asociētais profesors, arī filozofs Vēns Sīls. Nenosaucu, piedodiet kungi, visus tos jūsu titulus, tikai varbūt tos pašus svarīgākos, lai neaizņemtu laiku. Par sievieti te ieskanējās stāsts. Un par mammu. Un to tātad sievieti, kur izaudzina to vīrieti, tā vai šitā. Cik tas ir svarīgi? Cik tas ir svarīgi? Es gribētu mazliet ieskicēt to problēmas nākšo, to Gatis Līdums runāja par to vēsturisko, to problemātisko daļu, ne? Otrs, ja paskatāmies šodienas tā problemātiskā sastāvdaļa ir tāda, ka 2023. gada statistikas dati liecina to, ka ap 100,000 sievietes audzina viens paši savus bērnus. Tautā saka, vientuļās mātes. Kaut gan viņas maz nav vientuļas, viņam ļoti daudz ko darīt ir. Bet 100,000. Un ja mēs paskatāmies tā, ka tas ir Liepāja plus Ventspils, 2 pilsētas. Tā, ja mēs iedomājamies reāli tos datus, 2 pilsētas ir tikai sievietes. Ventspils un Liepājas izmērā. Un ja mēs pieņemam, ka tur ir 1,5 bērnu audzina katra sieviete, tas ir 150,000 bērnu aug bez tēva iesaist ikdienā. 150,000. Un tad mēs runājam, ja mēs runājam par vīrišķību, arī par sievišķību, vai arī par puišiem, tad katram dēlam, bērnam, meitei, puisim vajadzīgs tēvs ir. Ja mēs runājam par puišiem, lai nodod šo mantojumu, kas tad ir vīrietis, tad bez vīrieša klātbūtnes ģimenē tas nav iespējams. Un to arī māmas, kas sūta savus dēlus uz mūsu nometnē, viņi saka, es kā sieviete nevaru iedot to, kas man nav.
Ja? Bet vienmēr šajā gadījumā jau saka, bet ir taču vēl vecais tēvs, ir krustāvs, ir treneris, ir izdzīvošanas skolas vadītājs un kas vēl ne. Tas ir tās, neteiksim zāles, bet tas ir tas, ko var likt pretī, kas saka, ir vectētiņš, opis, krustāvs, kaimiņš, varbūt treneris, ja šīs cilvēks, tas vīrietis ir nobriedis un var iedot, viņš dod tam puikam. Tas ir viens. Un otrs ir par šo te, par to, ka, diemžēl, jāsaka, ka mātes, kuras audzina viens savus dēls, viņai šīs lielās mīlestības, šīs pāraprūpes padara līdzatkarīgs savus dēlus. Viņa neaiziet projām arī 30 gados, iespējams, pēc 40 gados. Viņa joprojām ir savas mammas mīļotā dēli, viņas pavadā. Tā ir tā lielā problēma. Arī, kad esmu redzējis tos piemērus, kur veiklā pieņemsim jaunietis 15 gadi, jauns vīrietis, mēs viņu saucam par jauniem vīriešiem. Viņš nav puišels vairs, ne? Jāiedod jaunu, šī identitāte jaunā iedod viņam ir. Bet tur stāv blakus mamma un paprastu gribi šo pirkumu vai to tur izvēlēties. Un beigās, kurš pieņem lēmumu? Mamma. Ne? Un tad jā. Gati, jums kā? Kāda izvēlēsies? To jau var pie mammas teikt. Mamma pateiks, kas ir jāizvēlās. Tas turpinājums. Tā jau man patīk tas piemērs Pīters Pens un šī te Rendī. Tie mūžīgie sapņotājs princis 40 gados vai 30 vai 25 gados, viņš meklē mammas vietā savu Vendiju, kas piepildīs viņa sapņus. Gati, jums kā psihoterapeitam tā ir problēma, ka šādās situācijās ir grūtāk pārcirst to saiti, kura saista to mammu un savu bērnu. Tā ir, tagad jūs man noķērāt, jo par šito es nezināju, ka mēs runāsim, man tad kaut kāda statistika jāatrod, bet šeit nav laika to darīt, bet tīri intuitīvi uz novērojumi balstoties teikt, ka šī nav problēma, šī ir milzīga problēma. Jo te ir vairākas paudzes mūsu tautā, kur dēlus ir audzinājušas emocionāli traumētas sievietes. Un tad padomājam paši, kas tur ļoti labs var sanākt beigās. Un tad sievietes sūdzās par to, ka kādi mums tie vīrieši tādi, kurš viņus audzināja? Tu pat viņu izaudzināji. Kāpēc tagad sūdzies? Un tas īstenībā ir ļoti nopietnas jautājums, jo viņš aiziet tā kā eglīte lejā, jo zemāk, jo platāks. Jo viena lieta ir ka vīrietis jau var uzņemties atbildību un tad, ja gadījumā notiek laulības šķiršana, labāk, lai nenotiek, bet viņas notiek, jo mēs esam šķiršanās čempioni Eiropas Savienībā statistiski, to gan kāds var paskatīties Eiropas statistikā. Tad, cik lielas tam atbildīgajam vīrietim ir cerības, ka viņš dabūs aizgādnības tiesības un mamma būs tā, kas maksās alimentus un sestdienās atnāks ciemos. Tieši cik liela statistiska varbūtība. Ļoti niecīga, un tad vīrietis ar savu lielo atbildību var iet sēņot. Un viņš tāpat tiek padarīts vardarbīgā veidā par sestdienas tēti. Jo, tā kaut kā sanāca. Tā jau tomēr ir mazliet cita saruna. Tā ir cita saruna, bet tā ir tā pati tēma. Jā. Jo šis ir eglītei pie bāzes. Un tad augstāk, tā vientuļā sieviete, tur Ventspils Liepāja pilna ar vientuļām sievietēm, kas audzē bērnus. Kā tas gadījās? Kas tur notika? Tas ir dziļāks sabiedrības, daudz sazarotāks jautājums. Tas nav tikai tā spicīta eglītei. Bet par tiem vīriešiem, kuriem tomēr izdodas to saiti pārcirst, tā ir arī iniciācija savā ziņā. Ziniet, par to iniciāciju tā ļoti interesanti. Un es piekrītu visam, ko kolēģi šeit sacīja. Bet vienmēr var piebilst to klāt, jo vēsturiski iniciācija nekad nevienā kultūrā nav bijusi visa mūža garumā kā puņķis izstiepts garš process, kur 50 gadnieki ar sirmām bārdām vēl ar vienu inicijējās. Vēsturiski visās kultūrās iniciācija ir bijusi kaut kāds viens notikums vai viena nedēļa vai dažas dienas pusauģa dzīvē, kur cilts vai kopienas lielie vīrieši viņu, prasa sakot, spīdzina. Pazemo, nodara viņam sāpes, griež ķermeni, piemēram, tas piemērs, ko es uzvilku šorīt, zinādams, ka mēs par to runāsim, piemēram, Amazonas mežos dzīvo tāda Satere Maue cilts, kuri inicē pusauģus, un galvenais viņu iniciācijas tā kā mugurkauls ir, ka šiem pusauģiem 4 reizes pēc kārtas roku iebāž cimdā, kas ir pilns ar tā saucamajām, angliski bulletins, bet tādas ložas skudras. Tas skudras kodiens ir, ka sāp kā lodas šāviens. Un tad, ja tam puikam 4 reizes roka ir iebāzta kulītē tām skudrām un noturēt 10 minūtes, viņš ir piedzīvojis sāpes, viņš ir pazemots un viņš ir iniciēts. Bet pēc tam viņam vairs neliek to roku bāzt tai cimdā.
Jo tā lieta ir padarīta. Tālāk ir citas lietas. Un šobrīd arī ir vēsturiski, ko mēs saprotam ar iniciāciju. Ka mēs visu mūžu garumā iniciēsimies pa nometnēm, kamēr mēs aiziesim pensijā, vai tā kā mēs sapratīsim, ka tas ir fokusēts notikums, pēc kura jānāk citām lietām, bet tā kā pietiek. Tu esi iniciēts. Brauc tālāk. Pietiek ar vienu šādu notikumu, un tā tiešām ir vēsture, ja mēs kaut kā skatāmies uz savu tautu, tā ir ļoti sena vēsture. Un tagad taču piedāvā arī vīriešiem šādas iniciācijas skolas. Bet, es pats turās piedalījies, to piedāvā, piemēram, ja interesē, tas ir jauna vīriešu iniciācijas rituāls un arī pieaugušu vīriešu iniciācijas rituāls, kaut kāds pieminēja. Un tas notiek pagaidām, cik es zinu, Lūžņā, bet var jau būt, ka vēl kaut kur, es nezinu. Ir vēl kaut kur. Jā, respektīvi, tas ir kaut kas, ko mēs darām. Bet es pateikšu, kāpēc vairs... Manā skatījumā tas nemaz nav tik pašsaprotami, ka ar to vienu iniciāciju var atrisināt. Tāpēc, ka kādreiz, ja mēs runājam par cilšu sabiedrību, tā ir krietni vienkāršāka sociālā struktūra. Tur arī sociālais status tiek iegūts, kā šī te pārēja, kā pasas izsniegšana. Ja? Mēs to esam juridiski padarījuši. Tad iedod cilvēkam pasu, viņam 18 gadu, viņš var ņemt kredītus un darīt muļķības un pats par to atbildēs. Ja? Bet mūsu dzīvē jau šī te iniciācija ir vairāk kārtīgi. Es izdalītu tādus 3 lielos posmus. Pirmais ir tas pusaudzes. Tas ir skaidrs. Jā. Tātad pirmā atbildības uzņemšanās un tā tālāk. Bet es teiktu, ka tad arī blakus tam karotājiem tiek iniciēts arī mīlētājs, tāpēc, ka tā ir pirmā mīlestība un pirmās mīlestības radītās ciešanas un vispār, ko viņš iemācās, kā tas ir būt kaut kādā kontaktā ar pretējo dzimumu, jā, kas ir nevis tāda abstrakta vienība kaut kur tur, bet reāla sieviete, ar ko tev ir jābūvē attiecības un jāmācās, un viņi tev var sāpināt. Bet tam veidā, kam tu neesi gatavs, emocionāli sāpināt. Jā, jo fiziskām sāpēm tu esi gatavs, bet attiecībās ar sievieti mums, diemžēl, sāp viss, kas cits, ļoti reti tieši fiziskais. Tad tālāk ir tā pusmūža krīzes radītā iniciācija, un tā ir drusku cita iniciācija. Tas ir arhetipāli, mēs ejam tālāk viedā un valdnieku virzienā. Un es teiktu, ka tāpēc ir vērts runāt par pusmūža iniciāciju, tāpēc, ka šī pusmūža iniciācija nostiprina, un te droši vien mums būtu vērts rast veselu diskusiju tikai par to, kas ir iniciācija, jo te ir jāpiebilst, ka tā nav tikai individuāli psiholoģiska lieta, kas ar mani notiek. Tā ir sociāla prakse, tur ir liecinieki, tie cilvēki, tā ir vīru kopa, šai gadījumā par vīriešiem runāt, kas pieredz, un kas šo pieredzi man spoguļo atpakaļ. Kas visi ir brāļi, kas liecina, tu esi iniciēts vīrs tagad. Un tas nestrādā bez šīs kopas. Tu nevari aiziet mežā iniciēties, tad atnāk sabiedrība un teikt, tas ir iniciēts vīrs, un viņi saka, atšķies, ja? Ej kaut kur citur šito klāsti. Mēs tevi nesaprotam. Un tāpēc, ja mēs nemainam arī sabiedrībā attieksmi pret, kas tad ir pieaugšanas kritērija, ka tie nav tikai juridiskie status, ko tu iegūsti, bet ka tās ir arī, zinām, veida sociāli-psiholoģiskas konstrukcijas, kuras mēs pēc tam darbinam, mēs atzīstam par nopietnām esot. Jā, tomēr zemesargs zvēres, tā ir nopietna lieta, tā arī ir daļa no šīs te identitātes maiņas. Es tagad esmu zvēres devis aizstāvēt savu valsti ar savu dzīvību. Jā, bet te ir tā lieta, kad tu jau pareizi pateici, un es vienkārši gribēju pakaitināt raidījumu vadītāju un arī auditoriju, ja, ka, protams, tajās primitīvajās sabiedrībās tas ir ļoti vienkārši. Jo tie veči, kas tev kropļoja rokas, ir tie veči, ar kuriem tu visu mūžu būs kopā. Viņi tev pieskatīs. Tu esi tagad viens no viņiem, un tur tā kā tas ir vienkāršāk. Bet šobrīd tās lomas ir tik daudz dažādas, un viņas ir tik sazarotas un tik nesaprotamas, un tur ir tādas kabatas. Viena iniciē to, otrs šito, un tā kā tā saruna ir sākusies, un paldies Dievam, tiešām paldies Dievam, bet tur tālāk, kur iet. Jā, bet jūs pieminējāt vienu būtisku lietu, jūs pieminējāt vīru kopa, un tiešām visas šīs iniciācijas un tas, par ko jūs izdzīvošanas skolas tur notiek, tur ir tikai vīrieši. Un tas ir kaut kas īpašs mūsu sabiedrībā, jo, kā mēs runājām par šīm ģimenēm, kurās trūkst vīrieši, pēc tam skolas, visas izglītības iestādes, kur akūti trūkst vīrieši. Un vajag vīriešiem to vīriešu kopu? Noteikti viennozīmīgi vajag, jo vīriešu kopas jau vienmēr ir bijušas. Jā, viņas vienmēr ir bijušas, un tas, kas tiešām sabiedrībā trūkst, šīs pieredzes nodošanas. Un tajā brīdī, kad man kā vīrietim nav bijis laba piemēra, kas man atliek, kas man ir jādara manā dzīvē, man ir jākļūst par tādu. Lai es par tādu kļūtu, man ir jāmācās. Kur es to varu mācīties? No kā man to mācīties? No vīriem, no tādiem pašiem kā es. Tāpēc ir nepieciešams vīru kops, un tas patiesībā arī vīru kopās arī notiek. Pieredzes nodošana, mācīšanās, kā es saku, tajā brīdī, kad tu esi vīru aplī un tev ir 8 vīri apkārt, tev nav tava pieredze, tev ir 8 vīru pieredze. Un tu uz vienu problēmu, uz kādu dzīves izaicinājumu, tu vari skatīties no 8 risinājumiem.
no 8 ieteikumiem, no 8 refleksijām. Tāpēc, kā es minēju, izglītošanās un vēlme mācīties, tā kļūt par vīrieti. Jā, te dažus gribu arī komentārus palasīt. Mums, piemēram, Krista raksta, patiesībā viss ļoti sarežģīti, tīpaši, ja mammas audzina vienas. Kas tur var sanākt? Nekas, memes dēliņi, kuriem it kā patīk, kuri izpatīk mammai, trūkst, tās otras puses un cits skatījums un cita demagoģija. Protams, ja tēvs ir puslīdz normāls un ko var nosaukt par normālu. Mums novērojums rāda, ka vīrieši nemāk uzņemties atbildību. Vai arī Gundaga raksta, kas tie par klišejiskiem mačo priekšstatiem par vīriešiem jūsu studijā. Vīrieši nav tikai bruņinieki, karotāji, cīnītāji, mīlnieki. Viņiem ir jāprot būt par cilvēkiem, nevis atražot kaut kādas klišejas, kā rezultātā mums ir tik daudz problēmu ar vīriešiem, atkarības, vardarbība, pašnāvības un tā tālāk. Vēl viņi mēdz būt arī lupatas, ja mēs metam citu klišeju klāt un tā tālāk, jā, tā kā paldies par komentāru. Īsti netrāpīju šoreiz. Jā, es arī, šo te apsūdzību klišejās, ko tad jūs gribat? Mēs te runājam par vispārīgu vīrišķību šādā te abstraktā nozīmē. Ja mēs runātu par konkrētu cilvēku personību, tad arī varētu redzēt, cik dažādos veidos šie 4 arhetipi katram izpaužās. Vienā gadījumā karotājs ir jurists, otrā gadījumā viedais cilvēks ir profesors, bet tad viņš var būt arī ārsts, bet tad viņš var būt arī botāniķis. Proti, viedums ir prast sarunāties ar augu pasauli tādā formā. Tā kā lūdzu neklausieties tajā, nemēģiniet iedzirdēt te kaut kādus klišejānas priekšstats, te tieši otrādi. Ja ir jāpasaka skaidri un tieši, tad šī 4 arhetipu pieeja, ar kuru mēs visi esam pazīstami, viņa tieši otrādi mēģina attiekt nos no kaut kāda tradīcija definētas vīrišķības. Tā nozīmē, ka tradīcija te vienkārši pasaka, esi tāds un viss. Nē. Mēs tā nevaram vairs mūsdienās. Un viņi attiek arī nos no šīs te abstraktās, absolūti izplūdušās, cik mums te vispār dzimumu, vai ne, 1, 2 vai 15. Man šis, liekas arī tāda absolūta, es to redzu kā civilizācijas izgāšanos, ja mēs vairs nevaram saprast, cik mums te ir dzimumu, un es nerunāju par tiem atsevišķiem dažiem cilvēkiem, kam tiešām ir šī identitātes difūzija, kas ir aprakstīta. Es runāju par to, ka mēs pēkšņi sākam atteikties no dzimuma kā no kategorijas. Bet tā jau atkal ir mazliet cita tēma. Anni saka, atkal pie visvainīgas tās ļaunās mātes, bet iespējams, ka ir vēl cits skatījumi, ne tikai Jungs. Atkal ļaunās mātes un sasodīts, mīļie klausītāji. Nē, tiešām, ja mēs paceļam problēmu, ar kuru mēs ikdienā paši strādājam, mēs konkrēti šeit ap galdu sēdušie varam te liecināt, vismaz es par sevi varu pateikt, ka mātes komplekss ir viena no lielākajām problēmām. Tas nenozīmē, ka vainotas tiek sievietes. Sievietēm vislielākā cīņa par to, ka viņas vispār audzina tos bērnus, ka citādi sēdētu bērnu namos. Mēs sakam, ka ir tāds vīrišķības tuksnesis, ka mēs nevaram sagaidīt, ka tās mammas, lai viss cieņa viņām, ka viņas izdarīs šo te vīrišķības darbu mūsu vietā. Mēs te pilnībā atzīstam savu vīrišķo sakāvi. Nekariniet mums seksistiskas klišejas klāt. Jānis raksta, īstā iniciācija, man liekas, ir palīdzēt sievietē naktīs izauklēt nemitīgi raudošu zīdaini mēnešu garumā un šai situācijā palikt nosvērtam un iejūtīgam un tā tālāk. Nevis iztaisīties par karotāju, aizejot uz 50 stundām mežā. Jā, te viens īs komentārs par to karotāju, to cilvēku bieži vien paņem, ne vīrietis karotājs, iznīcinātājs tā tālāk. Šeit Jānis bija, kas rakstīja. Man jautājums, vai argumentācija Jānim, lai tu varētu naktī celties un izturēt un pa dienu iet uz darbu strādāt, kas tev vajadzīgs ir? Tev vajadzīga disciplīna, izturība, neatlaidība, spēja rīkoties pār saviem spēkiem. Tieši naktī, ar ļaujošu bērnu. Tā ir tā daļa no karotāja dabas, ka tev ir sava disciplīna, nodošanās, spēja pastāvēt grūtībās. Ārstam, kas cīnās operācijas zālē, skolotājs, kurš cīnās par bērnu izglītošanu, politiķis, kurš iestājas par labām vērtībām un iet tribīnē un cīnās ar putām uz lūpām, lai aizsargātu to, kas ir jāaizsargā. Tas ir karotājs. Tas nav tikai karavīrs vai ierocis. Bet tātad bērnu piedzimšana vīrietim, tā ir uzskatām par tādu kā savu veidu iniciāciju? Manā izskatā tas ir pārbaudījums. Vīrišķības pārbaudījums savā ziņā, jo iniciācijas, es teiktu tā, es tev nesauku gluži par iniciācijas to procesu. Tas ir viens no apstākļiem, kurā vīrietis iet cauri un iepazīst sevi. Jā, viņš sāk uzdot kaut kādus jautājumus. Jo, ja tas būtu iniciācijas process, tad Latvijā nebūtu šī statistika, ko es minēju, 100,000 bērnu, sievietes audzina vienas pašas. Jā, tad mums būtu daudz labāk. Drīzāk tas ir pārbaudījums un kaut kādā ziņā apliecinājums tam, ka vīrietis ir vīrietis. Viņš spēja atteikties no sava ego,
darboties plašāk, darboties kāda cita labā. Un tā būtu šī atbilde. Krista raksts saprot, ka šeit ir runa par vīriešu klātbūtni ģimenē, nevis aizlaisties pie pirmajām grūtībām. Tur jau tas viss slēpjas runājot par vientuļajām mammām. Jā, bet vai mūsdienu sievietei, kurā pati, veido savu karjeru, spēj sevi finansiāli nodrošināt, pati spēj izklaidēties, vispār savu dzīvi organizēt no A līdz Z, viņai ir vajadzīgs šāds vīrišķīgs vīrietis blakus? Varbūt labāk tas zēns, kuram var pateikt, dari tā, dari šitā. Es varu teikt, ka pieredze rāda, tomēr nē. Ja, tas, ar ko mēs sastopamies arī vīru grupā, šobrīd ļoti liels skaits sieviešu izlem pārtraukt attiecības, un tas notiek 40, 45 un arī vēlākā vecumā, respektīvi tajā brīdī, kad sieviete tiešām jūtas patstāvīgi, jo vīrietis vairs nav vajadzīgs. Jā, mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur vīrieša loma tiek minimizēta, sieviete ir pašpietiekama, jā, bet caur to arī mēs tomēr arī redzam, ka patiesībā, ja vīrietis nav vajadzīgs ģimenes sākuma posmā, tad tā ir liela problēma. Bet tad varbūt veltas tās jūsu visu iniciatīvas palīdzēt vīriešiem veidoties par tādiem vīrišķīgiem. Ka mēs palīdzam primāri sev. Tas mēs risinām, kā ir redzēt, ja mēs tagad uzdosimies par kaut kādiem nācijas tēviem glābējiem, tad tas būs vislielākā kļūda. Mēs te risinām paši savus jautājumus par to, kas ir vīrišķība un kas nav. Un ja es varu atrisināt savā dzīvē, un blakus kur Oskars var atrisināt, un otrs Oskars un Gats, mēs varam četratā parunāt, kā tu risini šito, kā tu pieeji tam. Un mēs tiekam pie kaut kāda kopsaucēja. Mums nav jāpasniedz tas kā recepti. Es tagad zinu. Mēs varam teikt, labi, es esmu gatavs padalīties ar tiem, kam ir interesanti. Ja tas tev nostrādā ļoti labi, ja nestrādā, piedāvā savu variantu. Kas attiecās uz pamatu jautājumu par to, vai sievietei ir vajadzīgs vīrietis, es domāju, ka klātsošās dāmas, tās, kas klausās, man ir neskaitāmas reizes teikušas, un saņēmis tāds piedāvājums, un nevar atnākt uz to jūsu vīru apli paskatīties. Un tāda sajūta ir, ka zoodārzā paskatīties uz tīģeri. Kur tad tie vīrieši? Tur ir kaut kādā mazā rezervācijā uz viņiem paskatīties. Vīrišķības krīze tieši to arī nozīmē. Tā jau ir tā mūsu milzu problēma. Ka mums nav to vīriešu, mēs paši par viņiem lēnām, mēs audzinām šo vīrieti sevi. Es pa sevi varu tā teikt, ja, ka man šis ceļš pie savas pašapziņas, savas personības un to, ko man nozīmē vīrišķība, bija ļoti garš un grūts, tāpēc, ka es saskāros visām šeit minētajām problēmām. Un tāpēc kāpēc es par to tagad runāju, es saku, es esmu atvērts kritikai, es esmu atvērts arī, ja gribās apsaukāties, var saukt mani par mēmas dēliņu, var saukt par visu kaut ko, es esmu gatavs to uztvert. Tāpēc, ka vienam ir jābūt pirmajam un jāsāk par to runāt. Un ja mēs te 3 sākām runāt sarunu, atcerieties, mēs sākām ar sarunu par tēva traumu. Tas nozīmē, ka mēs šo traumu pirmkārt nesam tagad ārā un sakam, ir tāda problēma. Bet mēs jau varam runāt arī par to mātes traumu, proti par to, cik šausmīgi cieš tās mātes, kurām patiešām nav blakus tā vīrieša pleca, kuras sasodīts kurām ir jākļūst par bezmaz vai šizofrēniskā situācijā, kur tev no vienas puses tev ir jādisciplinē tas bērns, kas būtu tā kā vairāk tēva pusē, ja? Šī rāmju disciplīnas robežu uzlikšana. Un pēc tam, kad tu esi sabļāvis uz viņu par to, ka viņš nav izpildījis mājas darbu, tev viņš jāiet mierināt, jo tagad tu esi mīļā māte. Es baidos teikt, ka šī šizofrēniskā situācija ir daudz lielāka problēma, un vīriešu iztrūkums ir tas, ar ko mēs mēģinām cīnīties. Kā protams, kā mākam. Jā, vēl cits viedoklis varbūt pieliekot klāt, es skatos, ka mums tulīt arī jābeidz. Jā, papildinājums runājot par vīrišķību un aizsākot šo tēmu, arī Vents ļoti labi papildināja, respektīvi tā galvenā ideja ir tāda, ja tu savas traumas netransformē, ja tu viņas neizstrādā, nepārdzīvo, tad vienīgais, ko tu dari, tu šīs traumas nodod tālāk. Tu nodod tālāk saviem bērniem, tu nodod tālāk savai sievai caur vardarbību, caur, dažādām neadekvātām uzvedībām un rīcībām. Un arī šeit, lai kā tur būtu, runājot pa klišejām, bet es domāju, ka lielai daļai skatītāju nav jausmas, kas patiesībā notiek vīru grupās. Un es likšu uzsvaru, tur notiek izglītošanās. Mēs izglītojamies gan par sieviešu seksualitāti, ja, kas ļoti svarīgi. Mūsu, ka es domāju, liela daļa vīrus par šiem jautājumiem neizglītoja. Ne skolā, ne tēvi, ne arī sabiedrība. Tāpat arī gan par attiecībām,
Jā, tāpat arī par to, kādas grāmatas lasīt, kuras grāmatas ir vērtīgas. Jā. Nu, tā kā šī izglītošanās viņa notiek un viņa ir nepieciešama, jo ar to mēs arī kļūstam labāk. Par tām sievietēm vairs nerunāsim, bērniem šo vajag šādus, ja mēs atgriežamies pie tā, ar ko mēs sākām. Bērniem vajag, punkts. Un viss. Bet es paturpināšu ļoti īsi, tāpēc, ka es ienesīšu terminu šajā sarunā pašās beigās, kas iespējams, es jums pametīšu ideju, par ko jūs varat parunāt kādā citā raidījumā. Jebkuram bērnam, viennozīmīgi, un arī jebkuram puisim, jaunietim, vīrietim ir vajadzīgs mentors. Mentors. Un mentors parasti ir tas tētis, ja mēs runājam par puikām. Un ja labs mentorings notiek jau diezgan agri, bērna vecumā, tad psihoterapeits vēlāk nav vajadzīgs. Un tad nav arī vajadzīgs pusmūžā joņot plikam pa krūmiem un meklēt savu vīrišķību. Un tas, es nedomāju aizskart nevienam sveči, ja? Tiem, kam vajag, ja? Bet ja tas mentorings būtu bijis tur, klātesošs un visu laiku, kas saistīts, protams, ar atbildību un ar visu kaut ko, tad arī tā kā būtu vieglāk dzīvot un produktīvāk un labāk visiem. Tā kā jā, noteikti vajag punkts. Paldies! Nu, rekā, vēl tikai noslēdzot dažādu viedokļu klausoties. Ketija saka, izcilas sarunas, lūdzu biežāk šādus viesus studijā, vai arī Dace, paldies jums vīrieši par to, ko darāt, vai arī kāda klausītāja saka, šausmas, šitā filozofēšana. Es par to, ka labāk zāli nopļauju un tekošu krānu salabo laikam esmu vecs. Es aizvakar pļāvu, tā kā klausītāji nopļāvu diezgan lielu pleķi, tā kā arī to mēs daram. Un es pirms mēneša krānu nomainīja vannas istabā pats savām problēmām. Mēs noslēgumā, ja mēs paskatāmies par šo problēmu, arī ko prezidents pacēlis ir, ja, par Latvijas tautas, teiksim, vairošanos spēju, tad arī šis jautājums šajā kontekstā stāsts par sievišķību, par vīrišķību ir sākums. Ir labi būt pabalsts iesniegt un mājokli nodrošināt, bet ja nav izpratni par vērtībām, ka tas ir sabiedrībā mums ir svarīgi un to liekam iekšā ģimenē, skolā, augstskolā, visās sabiedrības, teiksim, tajos līmeņos, tad, diemžēl, mums nesanāks pavairoties, kā mums gribētos. Paldies par šo sarunu. Saku 3, manuprāt, lieliskiem studijas viesiem - Oskaram Špitskofam, Oskaram Grīslim, Gatim Līdumam, Ventam Silim. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz studiju. To jums sakraidījuma producents Armīta Kolāte, arī Toms Šupeiko un Arnolds Auziņš, kur rūpējās par labskaņu, un es Mairidz Notiņa, bet rīt šeit stafeti pārņem mana kolēģa Agnese Linka, un viņa ir ciemojusies literātu ģimenē, protams, pie dzejnieka Ivara Steinberga un rakstniece Dainas Tabūnas. Viņi ir 5-gadnieku Knuta vecāki, kā tad rīt viņi sadzīvo un ikdienu un kādas nospiedums dēls atstāja mammas un tēta radošajā darbā, par to rīt. Paldies, ka klausījāties šodien un neaizmirstiet savus tētus apsveikt tēva dienā svētdien. Sveic visus tēva dienā. Pievienojamies. Vislabāk.